Šoreiz pievērsīsimies augļkopībai. Tam, kā nozarei iet Latvijā, ar ko tā ir konkurentspējīga un kādi ir tās attīstības virzieni. Tātad dodamies vispirms ābolos. Kā viss sākās? Viss sākās pasen. Pagājušā gadsimta 90. gadi. Kolhozs gāja uz beigām, darba tā kā apsīka. Teritorija bija šīs sievstēva īpašums. Vēl stipri senāk 1902. gadā nopirkts no Raudas barona. Un, ko darīt? Kā jūs redzat, kalni uz priekšu uz apakaļu, varianti zirgi, aitas, augļkopība. Un 97. gada pavasarī stādam pirmo 0,8 hektārus iekšā. Vēlkam žogu riņķī, žogs normāls, plasmasas. Otrā ziemā skatās, lai zaķi kaut kāds caurums. Zaķis nepiepūlās, pieiet klāt, izgrauž žogam caurumu, iet iekšā, otrā dienā iet metri blakus, neiet pa to caurumu, izgrauž nākumu, acīm redzot, smeķē tas žogs. Tas žogs labs bija. Jo tas zaļā krāsā ir. Viņš domā, ka zāle. Bet to jau nevarēja zināt? Nē, to es nevarēju zināt, bet to žogs tad nost viss. Un tā mēs pamazām palielinājāmies līdz šim 11,4 hektāriem. Jau pirmie dārzi, tur jau ir otrais audzējums, tas iepriekš izraucies jauns, un tas jau iet uz beigām gandrīz. Tā mēs esam izauguši. Sākuma gados, cik rocība ļauj, tik bija. Bet vēlāk jau mums nāca valsts Eiropa pretī un kaut ko bišķiņu stimulēja stādiem, kaut ko žogam. Tad mēs tā kā bišķiņu sākumā soļiem, pēc tam jau teciņus attīstījāmies. Tā kā kļuva labāk? Vieglāk. Lāpsta bija pašam jācelā vienalga. Jādara ir. Bet ko jūs audzēt visvairāk? Tad sanāk ābols, bumbieris? Ābols. Ābols. Jā, ir bumbieri ļoti nedaudz, kā teikt, pašiem. Ķirši, plūmes pašiem. Ja paliek pāri, aizvedam uz tirdziņu. Jo mēs esam Rīgas labākajā tirgu, kas ir Kalnciem ielas tirgus, no paša sākuma. Bet tātad ābola ir galvenais? Galvenais ir ābola. Par tiem Eiropas fondiem mēs sākām runāt. Kā ar to lietu jums sākās? Jums tā kā arī tas bija viegli, grūti, teciņus, kā teicāt? Sākums nebija sarežģīts. Tad deva tā diezgan mierīgi, caur asociāciju. Mēs tur pieteicāmies. Ar lauka atbalsta dienestu mums sadarbība vienmēr ir bijusi ļoti laba, jo tur ir labi cilvēki. Arī tie, kas mūs kontrolēja, tie, kas mums te visādi āķēja, visu var sarunāt. Visi ir cilvēki. Ne tādā ziņā sarunāt, bet aprunājāmies par un pret un tam līdzīgi. Tā kā viss ir kārtībā tur. Šitais viss ir pa Eiropas naudiņām. Noliktava pa Eiropas naudiņām. Pārstrādes cehs. Pamats ir, tā ir rekonstrukcija tikai, jo tas mūra stālis vecais ir 26. gada izlaidums. Mūri palika, pārējo visu. Tātad pārbaudīti mūri? Mūri pārbaudīti, tur cepur nost. Tur otrā pusē traktora garāža tehnika praktiski visa jau, kas šobrīd ir, izņemot 2 T25, kas ir padomu laika, ir viss ar vairāk vai mazāk ar Eiropas naudiņām. Te jūs tā kā visu laiku sadarbojaties? Mēs visu laiku, jo ar kooperatīvu kopā mums ir tur tie fondi nāk, un tad mēs te strādājam. Mēs esam 9 saimniecības laikam šobrīd palikušas, un tad tā nauda ir, un tad mēs tā koleģiāli sadalām. Tam vajag vairāk šogad tam, jo patās mēs likām plānus 7 gadiem. Par noliktavu? Jā. Kā tappa viss šis skaistais, jaukais būvniecības piemineklis? Es pat nezinu, kā var šo nosaukt, šo skaistumu. Jā, tas sākums no to, ka meita mācījās Jelgavā, un šis ir viņas diplomdarbs. Pamatprojekts. Loģiski, to kā nodoma protokols tas ir, jā, to iedevām firmai, kas ar to nodarbojās, un viņi pēc tā salika precīzi visu. Būvēja mums labi celtnieki no Oškalna, no Jēkabpils, piegādāja Poliju, bet projektēja holandieši. Tāds normāls miks, bet ļoti labs.
Jo celtnieki teica, tik labi materiāli nav, jo visai šitai ēkai neviens caurums netika pārrots, viss bija precīzi pretī. Cik es saprotu, arī pionierisks tādā ziņā, ka jūs tā kā aizsācēji, kas rāda citiem lāpu tumsā. Jo šis ir pirmais tāds aparāts, ne? Jā. Nu, šitā šķirošanas līnija, jā, mēs braucām ar kalna krogu pārstāvi uz Poliju, skatīties, kā tas izskatās. Viņi tur tirgoja, un kalna krogs ir pārstāvis Latvijā. Nu, tā mums te atveda, un pēc tam brauca kolēģi, skatījās, mērīja, pētīja, un tagad es domāju, ka 10, varbūt pat bišķiņ vairāk šitās firmas šķirotāji ir mūsu Latvijas saimniecībās. Nu, arī ļoti labi, ka jums ir tas kopējs kooperatīvs, kā es saprotu. Jā, mūsu kooperatīvs. Kā to bija sadibināt? Zelta ābele, nu, nebija īpaši problēma, jo mēs bijām iepriekš kooperatīvā Lieldārzi, praktiski visi, jā. Un tad jūtām, ka tur lāga neies, tur bija gan odzinieki, gan viss, un tad mēs ābolu audzētāji nolēmām, ka mums vajadzētu iet pa sevi. Un tad mēs sanācām kopā, loģiski, citu mēs pazinām. Un tad arī mēs sākām. Jā, kā liekas, Latvijā tā ir tas salnas un viss kaut kas riskanti ar augļkopību, bet jūs esat ļoti izdevīgā vietā, manuprāt, dēļ tā siltā gaisa. Jā, nu mēs esam, jā, kā jau es ārā minēju, mēs esam kalna galā un netālu no jūras, jo mūsu termofors ir jūra. Jo ziemā pavasarokai salnas, un ja ir ziemeļu vai ziemeļu austrumu vējš, kas skaitās augstais, nu, viņš mums nest uz silto jūras gaisu. Viss ir sarunāts. Viss ir sarunāts. Tā ar vēju. Bija viens gads, kad mēs stādījām kalnu, 2001. gads. Maijā stādījām, un vārma vēl valkāja kuģus pa turiem. Viss līdz bija aizsalis. Bet tad mums nebija daudz to ābolu, neko mums tas augstums nekaitēja. Nebija tāds, bet tas ir vienīgais gads, kad ir redzēts, nu, līdz bišķiņ bija aizsalt, bet 2001. Maijā vēl ledlauzas braukāja. Kāds ir pašam vismīļākā, kāda ir ābolu šķirne? Oi, tas tā kā ar filmām, jā? Kā kuru dienu. Todēļ tas, citreiz šitais ir, nu, un ar gadiem mainās. Jo zobu nodilums neatjaunojas. Kad esam iepazinušies ar ābolu audzētāju Eglai stāstu, dosimies tālāk, lai aprunātos ar Latvijas augļkopju asociācijas valdes locekli, Sijā Veriberi īpašnieci Gundegu Sauškinu. Kā ir augļkopības nozare Latvijā? Mēs ejam labā virzienā, vai mēs turamies? Kāda vispār ir situācija? Nu, es domāju tā, ka cilvēki strādā, cilvēki mēģina attīstīties, bet, diemžēl, ir tā, ka laika apstākļi ir tādi, kādi viņi ir, un noteikumi ar reizēm ir tādi, kādi viņi ir. Līdz ar to, nu, ir dažādi. Ir gan plusi, ir gan mīnusi, gan ejam uz priekšu, gan vienu soli atpakaļ. Problēma ir tā, ka mēs stādījām dārzus un solījām to, ka mēs radīsim darba vietas, radīsim naudu valstī, bet ir tas, ka tās darba vietas nav ar ko aizpildīt. Mums darbinieku nav, un sezonas strādniekiem ir ļoti lielas problēmas. Kas būtu tās augļkopības kultūras, ko jūs ieteiktu skatītājiem varbūt audzēt, kas būtu visizturīgākās un ar vismazāko risku? Katru gadu pilnīgi dažādi. To nevar Viss mainās? Viss mainās. Ir gads, kad ir upenes, ir gads, kad nav dzērveņu. Arī mums 2 gadus bija ļoti slikti ar dzērvenēm iepriekšējos. Nu, tur ir dažādi daba. Tā ir daba. Tur neko nevar izdarīt. Tev uznāk pat ne salna, tu esi uzlicis laistīšanas sistēmu, tev uznāk ziemā kailstals vai uzkrīt sniegs uz nesasolušas zemes. Tas arī ir risks, tas viss ir risks. Tagad ir tā, ka ir iespēja pasargāties no riskiem. Tie ir tuneļi, kur tiek audzētas āvenes, zemenes, bet tās ir milzīgas investīcijas. Tā kā lecektis agrāk? Nē, lieli tuneļi, tā kā milzīgas siltumnīcas. Ja? Un tā ir iespēja kaut kā tos riskus diversificēt, ja? Ka tev ir viena kultūra varbūt uz lauku, kaut kas ir tunelī, bet tā atkal ir jautājums par realizāciju. Jautājums ir, kam tu pārdosi. Un šogad mēs esam arī kooperatīvs Baltijas ogu kompānija, kas ir viens no lielākajiem ogu audzētājiem Latvijā. Mums bija ļoti lielas problēmas ar lielveikaliem, kad viens no vietējiem lielveikaliem pilnīgi atklāti pateica acīs, ka mēs jūs netirgosim, mēs tirgosim poļu ogas. Tu esi izaudzējis, tu esi izcīnījis to milzīgo cīņu ar dabu, ar birokrātiju, ar naudu, ja, kura tev ir jāiegulda, kura tev ir jāsaņem atpakaļ, un rezultātā tev nav kur to ogu likt. Vai jūsu nozarei ir Eiropas atbalsts, vai tas ir jūtams, vai tas ir pietiekams, kā iet ar šo lietu, viegli, grūti?
Asociācija ļoti cīnās par šo Eiropas atbalstu, ļoti cīnās, un cīņas rezultātā, protams, mums viņš ir. Ir atbalsts, mēs izmantojām visu iespējamu atbalstu, gan lauksaimniecības investīcijas, gan arī pārstrādes investīcijas, pirmapstrādes investīcijas. Atbalsts ir, protams, kā mums gribētos, kā visiem gribētos, labākus noteikumus un lielāku naudu, bet, ir tā kā ir, atbalsts ir, protams. Vai tas ir adekvāti, vai ir iespējams uzrakstīt šos projektus un saņemt atbalstu? Ir tā, ka mēs pamatā mēs visi rakstam projektus paši. Jā, es domāju, ka mūsu dārzkopi ir pietiekoši izglītoti un advancēti, un projektus rakstam paši. Paši arī runājam ar ministriju, paši runājam ar lauka atbalsta dienestu. Un lauka atbalsta dienesta sistēma ir salīdzinoši vienkārša. Viņa ir vienkārša, saprotama. Jebkurš, ja tu pazvanīsi, jebkurš palīdzēs. Es nevienu sliktu vārdu nevaru teikt par lauka atbalsta dienestu. Tiešām, jo man liekas, ka arī pat ieņem dienesti kaut kādu daļu izmanto no lauka atbalsta dienesta sistēmas, jo viņa ir tiešām vienkārša un saprotama. Kāds būtu jūsu novēlējums visiem jūsu nozares pārstāvjiem? Apbruņoties ar pacietību, ar drosmi, būt neatlaidīgiem un cīnīties par sevi un nodot savas zināšanas vecajiem jaunajiem un aicinājums jaunajiem turpināt šo biznesu. Kad esam uzklausījuši Latvijas augļkopju asociācijas valdes locekli Sijā Veriberi īpašnieci Gundegu Sauškinu, dosimies ciemos uz saimniecību Mazburkas. Ko nodarbojas vispār jūsu saimniecība, ja tā būtu jāpastāsta 3 vārdos? Tie arī būs tie 3 galvenie vārdi. Tātad mēs esam lauksaimnieciskā nozarē aitkopībā, tad mēs esam vīnogu audzēšanā, un 3, kas ir vasarā, ir turisms. Kad cilvēki var atbraukt apskatīties, ko saimniecībā dara. Tad no visa, lai var kaut ko mainīt? Pa mazlietiņam, pa mazām lietiņām, jā. Šī ir maza saimniecība, ļoti maza. Tāpēc arī tas varbūt ir tā ļoti lēnām, ļoti daudzu gadu garumā, pārpa 20 gadiem. Tas ir bijis apakaļ, kad mēs sākām ar šo nodarboties. Un tās bija aitas un vīnogas. Jo vēl pirms tam mēs audzinājām kartupeļus un bietas un burkānus, bet tad laika gaitā, kā saka, tā sanāca, ka mēs iestādījām vīnogu lauku. Tagad tas vīnogu lauks spēja mums iedot arī kaut kādu vērtību, un šo daudzo gadu garumā jau tiek gatavots vīns no vīnogām, un tās šķirnes skatos, kas ir latviešu šķirnes, tās ir supaga, zilga, sukriba, guna, tās es gatavoju vīnā. Katru gadu ir kaut kas jauns, ir visu laiku jāmācās. Es neesmu nekāds liels speciālists, es vienkārši daru un mācos no savām kļūdām un tik katru gadu kaut ko tu jaunu iegūst. Kartupeļi un vispārējais sākumā, kā tā ideja radās, ka vajadzētu pamēģināt vīnogas, jo nav tāda tradicionāla kultūra Latvijā? Nē, tas tā ir, kad tu šķirstu žurnālu un ieraugi, kad ir skaistas vīnoga rindas, vienkārši tāda absurda ideja, kad būtu smuki, ja tai nogāzē būtu tādas smukas vīnoga rindas. Ar to arī tas tā it kā vienkārši naivi un tāpat laikā sapņojoši izklausījās. Un tā mēs arī, kā saka, pavilkāmies. Un tad mēs sākām braukt, stādus pirkt pa kastītēm. Tev cik gadi sanāk vīnogam? Vecākam laukam ir 22 gadi. Oho, tie tad pat Itālijā skaitās nopietni. Jā, tāds pieredzīti, jā. Mums ir pieredzīti mazliet, un es teikšu, tas arī vēl nav viss. Ir laikam jābūt ļoti daudziem gadiem, lai tas viss saprastu, kas mūsu apstākļos spēja izaugt, kas nespēja. Tad vēl tāda lieta kā bioloģiskā saimniekošana mūsu saimniecībā, kur iztrūkst kaut kādas ķimikālijas vai kas, tā kā praktiski teikšu tā, izdzīvo stiprākais. Tā kā tās vīnogas ir gatavs, ko jūs darāt? Viss vīnā aiziet, ja kaut kur pārdodat? Nē. No tā vīnoga lauka ir šķirnes, ko mēs liekam vīnā, un šķirnes, kuras nevar ielikt vīnā, jo viņas ir ar savādāku struktūru. Un tad, kad ir tas laiks, kad viņas gatavojās arī ļoti lēnām,
tie ir apmēram 2 mēneši, ir šķirnes, kas ir ātrākas, ir šķirnes, kas ir vēlākas. Un tad mēs, kā saka, lasām pa kastītēm, un, kad ir busiņš pilns, tad vedam sulu izspiest. Tādā veidā ir 2 materiāli, ne 3 materiāli. Ir vīnogas, ir vīnogu sula un ir vīns. Nu jā, un tas nav kā es saku, Eiropās vīnogu valstīs, kad tu paņem konkrētu hektāru platību un tu zini, cik tu iznesīsi tur litrus vīnu, tu mums šoreiz tā nav pie mums. Jā. Tas jau atkarīgs droši vien no mūsu ziemām. Gan no stādījumiem, gan no šķirnes, gan no visa kā. Jā. Kas ir tāds lielākais vispār vīnogu audzētājiem Latvijā izaicinājums? Apstākļi, laika apstākļi, jā. Protams, tur ir, ja mēs ienirstam dziļāk iekšā, arī šķirnes izvēle, kādas audzināsim, kas ir izturīgākas, kas nav izturīgākas. Un tas ir katram audzētājam individuāli. Un katrs dzīvo savā vietā, savā klimatiskajā zonā, lai cik dīvaini nebūtu. Pat mūsu dārzā ir šķirnes, kas, teiksim, augšējā kalna vietā ir tādas, un noejot lejā, kur ir mazliet savādāka augsne, viņas ir savādākas. Tā kā tu pats savā dārzā vari staigāt un brīnīties. Ja mēs runājam tad, kad nāk ogas gatavas, tad ir cilvēki, kas labprāt uzturā ēd vīnogas, un vīnogas ir sātīgas, un vīnogas ir veselīgas, un mums viņas ir ar kauliņiem, un jāēd ir ar kauliņiem, jo tad mums vēderā visas zarniņas izšurubās un tīras ir, un kauliņos ir ļoti daudz veselīgu vielu. Tā kā vīnogas pašas ir jāēd, kad viņas kauliņus nevajag spļaut ārā? Ne, sakožļājam kārtīgi un apēdam. Iespējams, ka šis būs tas, ko no raidījuma paņems cilvēku un atcerēsies. Cerams. Ka vīnogas vajag ēst ar kauliņiem un nevajag spļaut ārā. Jā, un mēs arī savā ziņā esam praktizējuši tādu lietu, ka mēs arī taisam vīnogu tēju. Un tā ir ļoti laba lieta gan pret asinsspiedienu un visādām tādām lietām. Principā, ko tu no visa tā var dabūt ārā, tas ir veselīgi. Jā. Kā jums iet ar sadarbību ar Eiropas fondiem un Zemkopības ministriju un Latvijas lauka atbalsta dienestu? Teikšu, ļoti labi. Cik es varu izdarīt, cik ir manos spēkos, tad es izmantoju to, kas tieši manai saimniecībai ir vajadzīgs. Un tālajā 2009. gadā tapa mans pirmais projekts par jauno zemnieku. Principā tādējādi mēs arī varējām attīstīt saimniecību. Mēs iegādājāmies traktoru, aitām, žogus, svarus, visu frēzes. Un tas tajos trakajos laikos tas bija izaicinājums, bet mēs veiksmīgi to izdarījām. Tad mēs esam iegādājušies arī tādu miglotāju, kas, kā es saku, kad mums ir laika, tad mēs pavasarī, ja ir, tad mēs savas vīnogas ar aitu mēsliem uzraudzējam aitu mēslus, atšķaidam ar ūdeni un izbraucam starp rindu starpām. To mēs darām tāpēc, lai iekavētu miltras veicināšanu. Bet jautājums ir, vai ir laika? To mēs, protams, darām, kad mums ir laika. Bet šis ir labs variants arī, kā palīdzēt, cik tu vienu vari savām vīnogām ar to, ko tu spēji savā saimniecībā saražot. Tās ir. Jā, tad pašu. Pašu vēl, es nezinu, tas skaitās tā kā herbicīds vai insekticīds. Tur tā doma ir tāda, ka no šiem mēsliem veidojās šajā raudzējumā tādas vielas, kas to mikrovidi šim jaunam dzinumiņam izveido savādāku. Es vienmēr daru tā, es uz tām lietām skatos šādi, vai tas man būs vajadzīgs, vai tas man kaut ko palīdzēs. Ja man tas kaut ko palīdzēs, tad es izvēlos konkrētu lietu, un arī ļoti labi, kad ir šie ieteikumi tāpatās tu taču varētu nopirkt to, redz, kur ir tagad atvēries fonds. Tas ir ļoti labi, ka tev tu tajā darba dunā nemaz pats varbūt neievēro, bet ir lietas, ko tev pasaka tā kā cilvēki, tā kā es saku bet Gunta, tu taču vari iegādāties to, un mums tagad ir atvērta kārta. Paldies cilvēkiem par to. Dažreiz es saku tiešām darba dunā, tu nemaz neaizdomājies tik tālu, un tas notiek tā. Pēdējais arī, ko mēs tagad uzrakstījām, ir arī par turismu. Tā kā arī, lai ātrāk zālāju savējo tieši, lai tev netērot tev slieku laiks, lai varētu
ātrāk visu izdarīt. Tā kā es cenšos tos fondus izmantot tā, lai viņi ir iespējami izpildīt un tiešām nepieciešami. Jā, lai praktiski sanāk. Gan tā kā pieprasīt, gan arī saņemt un vēl izpildīt. Jo ir jau nevienam nav noslēpums, ka ir gan jāizveido projekts, gan arī viņam jāatbilst finālā pēc tam. Tā kā jādara tās lietas, ko var padarīt. Jā. Tā kā tas ir šādi. Es atceros jau pirms aptuveni 20 gadiem, tā ka vīnogas audzēja, labi, pie mājas, lai viņas tā kā vīteņaugs būtu, noklāja vienkārši zaļi, smuki. Bet tas vīnogas pašas bija, cik es atceros, samērā neēdamas tādas. Tagad jums ir izdevies to visu pacelt jaunā līmenī. Jā, tas ir principā arī atkarīgs. Protams, šeit jūs ļoti labi pieminējāt, ir ļoti dažādas vietas, kur mēs audzinām. Vai tā būs siltumnīca, vai tas būs pie mājas, vai tas būs uz lauka. Tādēļ arī šīs ogas, viņas attīstīsies un augs. Citas ātrāk būs gatavas, citas būs vēlāk, citām būs vairāk varbūt kāda slimība. Ir savi plusi un savi mīnusi. Un tad katrs cilvēks izvēlās to, kas viņam ir ērtāk. Bet jūs arī siltumnīcās audzējat? Nē, mums nav nekā. Tikai uz lauka. Jūs kaut kur audzējat Latvijā siltumnīcās? Gan jau, jā, ir dzirdēti, jā. Un ir ļoti daudz ir ēdamu, garšīgu šķīriņu. Un tāpat mums kolēģi, kas stādus audzina. Gatis Bauskā, viņš ir gan stāda audzētājs, un viņam ir ļoti liela, milzīga kolekcija ar vīnogām. Tā kā, jā, varat doties tur būs ļoti pilna informācija par visu, un jā, ir interesanti.